man būtu jāliek kaut kāds uzmanības uzķērējs, jāsāk ar kaut kādu frāzi, kas piesaistīs uzmanību, bet šoreiz es apzināti to nedarīšu, jo es gribu, lai šo video noskatās tie cilvēki, kuri tiešām ir pacietīgi, kuri dziļāk domā, nevis vienkārši sēkli izlasa vienu kaut kādu teikumu un tad aiziet visādi gudrie komentāri par tēmu, kuru viņi vispār nav dzirdējuši. Un tas, par ko es šodien gribēju runāt, kāpēc es dalos ar saviem rezultātiem, ar dabas vielu lietošanu, kāpēc es esmu vispār to izvēlējusies un kā es bieži dzirdu, kā man raksta citreiz komentāros apnikušas šīs reklāmas vai kaut ko par piramīdām, tad es gribu atklāt vienkārši par to parunāt. Kaut kad pirms 10 gadiem vai pat vairāk, pirms 15, veselības tēma man vispār nebija aktuāla, jo man likās, ka man viss ir kārtībā, tavs apgalvot, iedzer ibumetīnu, viss atrisinās, es vispār nebiju iedziļinājusies šajā tēmā, viss bija baigi labi un tā. Un līdz kamēr, protams, piedzimst bērni. Un mans 3. bērns, viņš ļoti stipri slimoja, viņš no paša sākuma ļoti stipri slimoja. Un es zinu, ko nozīmē, ka tu esi ar bērnu slimnīcā, kur glābi viņa dzīvību, un tu nezini, kā tas beigsies. Un mājās leduskapī ir viņa 2. dzimšanas dienas kūka, ar ķepu patruļu, kas viņam bija ļoti aktuāla. Un ka tu nezini, vai viņš to kūku ēdīs, vai viņš nopūtīs tās svecītes. Tu nezini, vai tu atgriezīsies mājās tā kā bez bērna, un tā dzimšanas dienas kūka vienkārši būs jāizmet ārā. Es zinu, ko tas viss nozīmē. Un mani ir saukuši par medicīnas noliedzēju, bet tā ir vispār cilvēku neizpratne par visu šo tēmu, ja? Es nenoliedzu medicīnu, tā ir izglābusi manam bērnam dzīvību. Protams, tajā mirklī piepučkājot viņu ar hormoniem un vēl nezinu ko, bet savādāk nevarēja. Un es to saprotu. Un manā izpratnē, manā uztverē, medicīna ir atsevišķā plauktiņā ārkārtas gadījumiem. Tiešām visādām saslimšanām smagām. Bet profilaksei, lai mēs līdz tam nenonāktu, es lietoju ģimenē, un mēs visi ģimenē lietojam dabas vielas. Un pēc tās situācijas ar manu dēliņu, kad es visu laiku biju stresā, jo viņam tā smaga alerģiskā reakcija sākās pēc vienkāršas augstēšanās, kas aizgāja tālāk un tālāk. Un no tā brīža es visu laiku biju stresā pie katrām viņa iesnām. Man bija panika, ka atkal tas var atkārtoties, ka es nezinu, vai viņa atkal izglābs. Un es nonācu līdz organismu attīrīšanai. Man tas bija vienīgais glābiņš. Protams, pēc tam mums vajadzēja iet pie dermatologiem, alergologiem, pie visiem ārstiem, lai saprastu. Neviens man nepateica, kas tas bija. Tā kā vienkārši aizmirstiet, nolieciet malā, tas ir beidzies. Un es visiem ārstiem prasu, bet no kā man uzmanīties? Es negribu vēlreiz vienkārši to visu tam iet cauri. Neviens nepateica. Alergologs pateica, vajag attīrīties. Un jā, viņam arī taisīja tajā slimnīcā, kad mēs bijām, toreiz taisīja analīzes no tā viena parazīta, kā viņa saucās, suņa cērme vai kā, tas tikai viens parazīts. Tātad viņiem bija kaut kāds aizdomas parazītiem. Bet, beigās tāpat, protams, neviens neko nepateica, kas ir kas. Alergologs ieteica attīrīties. Grūst manā bērnā vēl ķīmija. Es viņu attīrīju ar dabas vielām, un kopš tā brīža viņš nav slimojis visus šos gadus, viņam ir 5 gadi. Un mazajam manam 2-gadniekam bija astma, kas pēc attīrīšanās vienkārši vairs nav bijusi neviena epizode. Un šogad abi mazie, man ir 4 bērni, bet meitenes jau lielas, bet abi mazie praktiski nav slimojuši pa visu šo sezonu, pie kam es apkārt skatos, cik citiem bērni slimo non-stopā vienkārši. Un ja kāds man saka, ka tā ir reklāma, lai tā būtu. Šī informācija nav priekš visiem, ja? Man patīk īstenībā, ka uzreiz atšķirojās tie cilvēki, jo kas ir ar dabas vielām? Viņas jau nav tā kā tev kaut kas sāp, tu iedzer ibumetīnu un viss, ja? Tā kā tu vairs neko nejūti, un tu domā, ka viss ir baigi atrisinājies. Dabas vielas ir par atjaunošanos šūnu līmenī. Un tas nav priekš cilvēkiem, kuri grib ātro rezultātu. Man ir bijušas meitenes, kas saka, es gribu attīrīties, un tā kā
pēc tam viņš man saka, nav rezultātu. Protams, ka nav rezultātu, tāpēc, ka tu nelietoji visu, kā bija paredzēts. Kad tās ir dabīgās vielas, viņas darbojās lēnām, ilgstoši. Tā kā tā attīrīšanās arī viņa ilgs 90 dienas pieaugušam cilvēkam. Ir jādzer ūdens, tāds kāds jādzer, dzīves ūdens katru dienu. Tā var teikt, ir dzīvesveida maiņa. Un ja tu vienkārši tā kā, es aizmirsu, es aizbraucu atvaļinājumā, neiedzēru, tad kaut kur man tur ballītes, es tur visu laiku tā kā tusējos un arī esmu atlikusi. Kāds rezultāts? Protams, ka tā nevar darīt, ja tu pieeji tajā lietai, ka tu tiešām, bet tas darbojās tikai uz cilvēkiem, kuriem ir bezizēja, man liekas, jo tad jau cilvēks tā kā saprot, ka viņam nav variantu, viņam ir jādara tas, kas jādara, un viņš pieslēdzās, viņš disciplinē sevi, viņš iet soli pa solim, viņš iziet visu, un tad viņam ir rezultāts. Man ir meitenes, kuras ir vienkārši laimīgas, kurām ir uzlabojusies āda, kurām ir enerģija, kuras ir atbrīvojušās no tik daudzām draņķībām, kuras vispār pat nebija iedomājušās, ka no tām var atbrīvoties. Un, ja man kāds saka, ka šis biznes ir reklāma, ir jābūt muļķim, lai tā domātu. Tas ir, ja neiedziļinās. Jo kā var pastāvēt uzņēmums 25 gadus pasaulē, kurš vispār darbojās tikai uz rezultātiem? Ja nebūtu rezultātu, uzņēmums nepastāvētu 25 gadus visā pasaulē. Jo viņš neliek reklāmas, šim uzņēmumam vispār nav reklāma, viņam nav budžets reklāmām vispār. Tas ir šis viss uzņēmums un produkti tiek pārdoti tikai uz cilvēku rezultātiem. Tas vien jau par kaut ko liecina. Vēl es esmu dzirdējusi, kad nezinu, vai tas ir tā kā, vai ir droši šos produktus lietot. Come on, kāpēc tik sekli? Ja tos produktus var nopirkt Latvijā viņi ir izgājuši visas pārbaudes, PVD, jūs zināt, cik Latvijā tas ir stingri, tas ir vienkārši. Mums bija ļoti daudzas pārbaudas vienu brīdi non-stopā, ka nāca un pārbaudīja šos produktus, jo, tur, es nezinu, varbūt bijāt dzirdējuši stāstu, ja? Farmācijas kompānijām viņi sāka sāpēt šī dabisko vielu pasaulē, tāpēc, ka cilvēki nenāk tik bieži uz aptieku. Cilvēki sāka apzināties jau, ka profilaktiski viņi var darīt kaut ko, lai neslimotu. Viņi var atjaunot savu organismu, un organisms, starp citu, ļoti atjaunojās. Pat aknu var atjaunot, jo no tās ir palikuši tikai 4%. Un farmācijas biznesam tas sāka bišķiņ sāpēt. Viņi tomēr grib tos klientus, lai nāk, jā. Un tad tur bija visādas darbības no viņu puses, lai apstādinātu šo visu. To nevar apstādināt. Cilvēki, mani neviens vairs nepārliecinās. Pēc maniem rezultātiem, kā es esmu savākusi savu ķermeni bez sportošanas, tikai izdejot šo veselības koncepciju, kā es esmu enerģiju dabūjusi, kā es esmu... es pat nevaru pastāstīt visus tos rezultātus, gan maniem bērniem, gan kā manam dēliņam vairs nav bijušas šīs alerģiskās reakcijas, ka manam mazajam vairs nav astma. Es nezinu, jūs man varat paprasīt jebkādu problēmu veselības, un es jums varu aizsūtīt uzreiz rezultātus. Viņi ir tik daudz, nezinu, pat suņu kaķu rezultātus bērns. Es personīgi pazīstu cilvēku, kurš ar šiem produktiem ir ticis galā ar onkoloģiju. Tā, kad var ticēt, var neticēt. Viss nav visam. Bet mani vairs neviens nekad nepārliecinās, ka šis ir kaut kas slikts. Cik certifikāti ir visā pasaulē. Eiropas labākie certifikāti ir šiem produktiem. Zinātnieki strādā, lai tos visu laiku tā kā atjaunotu. Cik pārbaudas ir, lai tos vispār palaistu tirgū? Tas nav joks, tā ir veselība. Ko jūs domājat? Vienkārši uzņēmums štancē un pārdod dārgus produktus, neskatoties ne uz ko? Come on, tas nav iespējams. Man liekas, vislielākais pierādījums tam, ka šis uzņēmums tik veiksmīgi darbojās, ir tieši uz to, ka tas darbojas saistībā ar rezultātiem. Protams, kad viss nav visiem. Es netirgoju. Es dalos ar savu rezultātu, lai kādam palīdzētu.
ja kāds nopirks produktu, man ir prieks, ka viņam palīdzēs. Jā, pateicība man no uzņēmuma būs procents no tā, bet jūs no tā neko nezaudējat. Tā, arī par tām, kad kāds tur bieži šo saist ar piramīdu, ja, te nav tā kā piramīda, kur kāds nopelna, nu, kur jūs apčakarē, jūs tur maksājat kaut kādas naudas, kāds viņus saņem, tas tā nenotiek. Jūs pērkat produktu vienkārši, viņš maksā tik, cik viņš maksā visiem, kā man tā jums, ja. Jūs nopērkat produktu, jūs viņu lietojat, jums ir labāk. Jā, es saņemu procentu no tā, kad, ja jūs pēc manas rekomendācijas pirkāt produktu, bet jums tas neko nemaina. Jums nav par to jāpiemaksā pie šī produkta, jums nav nekas cits. Tā ir tā kā pateicība, ka kāds cilvēks ir kļūst laimīgāks un veselīgāks. Mani neviens nepārliecinās par pretējo. Es esmu te vairākus gadus tajā visā, es redzu tos rezultātus. Es redzu laimīgus cilvēkus, es redzu, kā viņiem uzlabojās dzīves. Nu kā, mēs jau cilvēki ikdienā dalāmies ar ieteikumiem. Es pieņemsim nopirku grāmatu pēc ieteikumiem. Man viņa var patikt, var nepatikt. Es starp citu aizgāju uz Bārbijas filmu, kur daudzi rakstīja, wow, tik dziļa doma. Es aizgāju uz to filmu, domāju, tāds sūds. Es vienkārši nesaprotu, kurā brīdī man piecelties un iet projām, jo es gaidīju, kad man pieliks tā gudrā doma, bet es nevarēju saprast, kā tik labi aktieri piekrita darboties tādā figņā vienkārši. Un redziet, tas ir tieši tāpat, nu kādam tas der, kādam nedara. Es arī samaksāju par ieejas biļeti, ja, tajā filmā. Es viņu noskatījos līdz galam, bet nu, es nevainoju tos cilvēkus, ja, kuri man to ieteica, viņiem patika. Nu, lūk, bet nu, tāpat te viss balstās uz ieteikumiem. Ja jūs gribat pamēģināt, jūs varat pamēģināt. Es jums neko neiepārdodu, ja? Es vienkārši dalos ar informāciju. Jūs pat varat neiegādāties šos produktus pēc manas rekomendācijas. Jūs varat apskatīties citus cilvēkus, konsultantus. Ja jums kāds labāk norezenē, jūs varat viņam palūgt. Es gribu ar tavu rekomendāciju iegādāties produktus. Vienkārši ar rekomendācijām ir pirkt lētāk. Ja jūs negribat tā kā lai kādam cilvēkam tur ir kaut kāds procentiņš, jūs jau varat aiziet vienkārši uz veikalu vai pasūtīt internetā, nu, par bišķiņu augstāku cenu, ja, bet lai nevienam netiek. Nu tā, tas vispār īstenībā ir tikai par prioritātēm. Jo tad, kad es ieliku veselības rezultātu par maniem bērniem, es vienkārši zinu, ko mammai nozīmē, kad bērni slimo. Nu, tās sirds sāpes un viss, un tas jau tāds, ka tu vairs nevari, nu cik daudz, tā kā cik ilgi, ja? Es redzēju šogad, kā apkārt bērni slimo, es ieliku savu rezultātu par to, ka mani bērni šogad praktiski neslimoja pie tā visa, kas te notika, ja? Un es teicu, ka tas ir pateicoties attīrīšanai ar dabas vielām. Man bija pāris 100 plusiņiem, ka mammas grib uzzināt, kas tas ir, ka viņu interesē, viņas arī grib. Bet cik no viņām nopirka? Cilvēks nav gatavs. Viņš tā kā laikam domā, ka tā ir tiešām tāda viena maza tabletīta pa 2 eiro, ko tu ietvers un tagad vairs neslimos. Nē, attīrīšanās komplekts pieaugušam cilvēkam, ja tu gribi iziet visu sistēmu, kas ir 3 mēneši, vienā mēnesī ir bišķiņ pāri 100 eiro. Bet tā kā visi, ai, cik dārgi, nu ko dārgi? Ziniet, cik es aptiekā iztērēju, kad mēs lietojām visus klepus sīrupus, kad man bērni slimoja? 4 bērni. Katram vienam tāds klepus sīrups, pamēģiniet to, un beigās tu lasi, ka tie klepus sīrupi nobeidz vēl kaut ko, ka tur pilns ar cukuru un vēl nezinu ko. Un, jā, bērnam attīrīšanās kurs izmaksā 60–70 eiro. Tā ir. Bet tās buņģiņas ir lielas. Šī summa ir uz visiem bērniem ģimenē, nu vieniem viņi nav 10 vai cik tur, ja. Un mums pat tās buņģiņas ir 2 attīrīšanās reizēm 2 reizes gadā. Un vecāki nav gatavi tā kā. Tad tas, protams, kad tajā brīdī, kad tas bērns vairs nav slims, tu tā kā, ai, nav, nu pagaidām tas nav. Un pēc tam atkal, kad viņš sāks slimot, tad jau... Nē, nu var jau attīrīt arī, kad slimo, bet tas nav tas, tev vajag sagatavot to organismu, lai viņš nesaķer tos vīrusus, vai arī, ja viņš saķer, es nesaku, ka attīrītie bērni vispār neslimo. Viņi saķer vīrusu, bet mums iesnes pāriet 2 dienās.
un viņi neaiziet tālāk. Un mums ir arī no dabas vielām tā mājas darbtieciņa, kuru mēs uzreiz tā kā liekam lietā. Un tāpēc ar šo visu es gribēju pateikt, ka es dalīšos ar šo informāciju. Es redzu, ka tā daudziem ir noderējusi un vēl daudziem noderēs. Un kuriem tas nav aktuāli, vienkārši šķiriet tālāk. Tas nav priekš jums. Tas ir normāli. Viss nevar būt visiem. Bet kādam tas noderēs. Un tieši šī kāda dēļ es arī dalīšos. Jo tas var kaut ko izglābt, tas var kaut ko atrisināt un tā. Maloči tie, kas noskatījāties. Paldies par pacietību. Bučas!